palīdzēja. Vienas mazas pilsētas nomalē atradās māja ar vecu augļu dārzu, kur dzīvoja meitenīte Dace. Viņas vecāki daudz strādāja, un sakarā ar darbu tie bieži bija izbraukumos. Meitenīte mājās palika ar vecmāmiņu, gāja uz skolu un audzināja pūkaino rudo kaķēnu. Bet strādāt dārzā un palīdzēt vecmāmiņai mājas darbos, o nē, Dacei pavisam tas nepatika. Viņa zināja, ka vecmāmiņai ir slimas kājas un ka viņai ir grūti. Tomēr Dacei tā nepatika aprušināt kociņus un ravēt dārzu vai mazgāt traukus un grīdu. Viņa zināja, vecmāmiņa nopūtīsies, pāpukstēs, palamāsies uz mazmeitiņu un visu izdarīs pati. Vienīgi Daci kaitināja tas, ka vecmāmiņa visu izdarījusi vienmēr teica: Dievs palīdzēja, vai ar dievpalīgu visu izdarīju. Kādu dienu Dace atnāca no skolas, bet vecmāmiņas mājās nebija. Stunda paiet, vecmāmiņas nav. 2 stundas, vecmāmiņas nav. Meitene sāka uztraukties. Kur iet? Kur meklēt? Vecmāmiņai ir slimas kājas, viņa varēja jebkur nokrist. Dace izgāja aiz vārtiņiem, lai meklētu, un ieraudzīja vecmāmiņu. Vecmāmiņa grūti nopūtās un teica: Oi, Dacīt, paņem somas un ienes virtuvē. Tikai uzmanīgi, viņas ir ļoti grūtas. Dace iesāka raudāt no prieka, ka vecmāmiņa ir dzīva un nekas ļauns nav noticis ar viņu. Ar asarām acīs viņa stiepa smagās somas uz virtuvi, bet vecmāmiņa nāca nopakaļ un runāja: Noguru gan, bet slava Dievam, Dievs palīdzēja. Daces mērs bija pilns. Viņa pagriezās un ar asarām acīs izteica vecmāmiņai visu, ko domā. Es tā uztraucos, tev slimas kājas un ar tevi varēja jebkas notikt, bet tu tikai Dievs palīdzēja, tu taču visu pati dari, nevis Dievs. Nē, mīļā, ne pati. Rinda veikalā bija gara, un man laipni cilvēki kasti iedeva, un es varēju apsēsties, bet cita sieviete man nopirka miltus. Kāds zēns man atnesa somas līdz autobusam un palīdzēja man iekāpt autobusā. Un meitene man palīdzēja izkāpt no autobusa. Es pat somas neatnesu līdz vārtiņiem. Es tās pat pāris metrus nepanestu. Bet vecmāmiņ, tas taču nebija Dievs, tie taču bija cilvēki, kuri tev palīdzēja, iespalīdzīgi cilvēki. Redzi, Dacīt, Dievs bieži vien mums palīdz tieši caur cilvēkiem. Dievs, tā ir mīlestība. Mīlestība pret tuvāko, mīlestība pret dzīvniekiem, mīlestība pret dabu, pret visu apkārtējo. Dacei nebija ko atbildēt. Viņa izgāja dārzā, lai nomierinātos. Pārāk stipri viņa bija satraukusies par vecmāmiņu. Sāka pūst stiprs vējš un varēja just, ka būs negaiss. Vecās ābeles nokārušas savus zarus sastinga gaidot vētru.
Šis gads bija nesis lielu ābolu ražu. Daudzi zari, neizturot smago svaru, varēja nolūst. Pie šķūnīša stāvēja saslieti atspaidi zariem, bet kas gan tos pieliks? Vecāki taču ir aizbraukuši, bet vecmāmiņa viena pati nespēs to izdarīt. Dace pieskrēja pie šķūņa, lai paņemtu atspaidus un atbalstītu āboliem pārpildītos zarus. Ātrāk, ātrāk, jāatstutē zari, kamēr nav sācies stiprs vējš, lietus vai krusa, savādāk tos var nolaust. Bija ļoti grūti. Atspaidi bija gari, ķērās visur, kur nevajag. Zari pilni ar āboliem, nekādi negribēja pacelties. Pirmās snagās piles un vēja brāzmas pārskrēja pāri visam ābeļdārzam, un uz zemes bungodami sāka birt āboli. Nekas kā āboli krīt, es paspēju atstutēt zarus, lai tos nenolaustu. Ar gandarījumu Dace vēroja paveikto. Negaiss šoreiz bija tik stiprs, ar lietu, vēju un pērkonu, bet kas tas pagāja? No mākoņiem iznāca saulīte. Dace ar vecmāmiņu iznāca uz lieveņa. No jāmta vēl pilēja, un viss apkārt šalca. Likās, kā ābeļdārzs, kā liels milzis, kurš dzer ūdeni ar lapatiku. Skaties, Dacīt, ābeles! Manas ābeles nav salauztas! Kurš viņām tik laicīgi palīdzēja? Iesaucās vecmāmiņa. Dievs palīdzēja, noteica Dace, un paskatījās uz savām mazajām rociņām, kuras bija saskrāpētas, bet tomēr bija paveikušas lielu darbu. Viņas bija sarkanas, bet no tām nāca kaut kāds neparasts siltums. Tiešām, Dievs palīdzēja, padomāja Dace. Vai tad es varēju viena atstutēt tik smagus, pilnus ar āboliem zarus? Nē, Dievs palīdzēja.